Kas ir un ko dara ģimenes ārsts? Ģimenes ārsts ir ārsts, kurš ir specializējies ģimenes medicīnā. Un normālā variantā ģimenes ārstam būtu jābūt pirmajam, pie kā cilvēki un pacienti vēršās jebkādos veselības traucējumu vai sūdzību gadījumos. Protams, mēs nerunājam par neatliekamām situācijām vai avārijām. Ģimenes ārstu no citiem ārstiem speciālistiem atšķir tas, ka ģimenes ārsts ar pacientu veido ilgtermiņa attiecības. Tas ir specifisks attiecību veidošanas modelis ilgtermiņā. Un vēl, lai labāk ilustrētu, ko nozīmē ģimenes medicīna, iedomāsimies okeānu, kas ir pilns ar aizbergiem. Un ģimenes ārsts orientējās katrā šajā aizbergu cepurītē kā specialitātē un uz medicīnu skatās vairāk horizontāli. Turpretī citu specialitāšu ārsti, piemēram, kardiologi, piemēram, ginekologi, infektologi, jebkurš cits, savu specialitāti pārzina no augšas līdz apakšai, dziļumā, vertikāli. Līdz ar to ģimenes ārsta uzdevums darbā ar pacientiem ir spēt ieraudzīt šīs kopsakarības, kopainas starp dažādiem simptomiem, dažādām sūdzībām un redzēt to plašāko lauku. Kā arī ģimenes ārsts parasti strādā ne tikai ar vienu pacientu. Ģimenes ārsts tāpēc ir ģimenes, kas strādā arī ar bērniem, vecākiem, vecvecākiem un spēj katra pacienta sūdzības izprast kontekstā ģimenē, kontekstā sabiedrībā.